tev saku, mums nekas nesanāks. Ko tu tur muldi? Igors bija profesionāls krāsotājs. Tas bija 63. gadā. Viņš uz darbu jāja ar zirgu, un tāpat viņu pēc 2 dienām atlaidīja, un viņš zaga otas. Atkal sākas. Viena maza kļūda, un tu to atgādināsi visu mūžu. Saimnieks atstāja zīmīti. Neaiztieciet televizoru, neēdiet cepumus un neejiet virtuvē. Neēdiet cepumus, neaiztieciet televizoru, par kādiem strādniekiem viņš mūs uzskata. Jā, pavisam nepareizs priekšstats. Davai uztais kafiju. Bet te rakstīs, lai mēs neejam virtuvē. Beidz, ja kurš strādnieks ir pelnījis kafijas krūzi? Man liekas, ka tas pat satversmē ir rakstīts. Pie viena paskaties, vai nav kas rejams. Ja tu esi nogurs, tad droši var atpūsties. Tu beidz varkšķiet un strādā. Halā, Patrik, tev loģi zvana. Nu kā tev iet, vecais? Ar mums viss ir kārtībā, tikai Fomā tāds paslings palicis. Bet tā viss ir kārtībā. Ar ko viņš tur runā? Ar Patriku laikam. Viņš ir atbraucis atpakaļ no Amerikas. Cik pieejams tagad ir pulkstens? Nē, nav. Tiešām? Nu labi, es tev pieznišu no rīta. Ar labu nakti. Ew, kur man kafija? Kāda kafija? Es tev pirms stundas teicu, lai tu uztaisi. Jā, pareizi, es pavisam aizmirsu. Blien, es atstāju teikanu uz plīt! Pasties, ko tu izdarīji? Viss ir domos. Vova, paskaties! Ne tagad. Labi, ja mēs visu satīrīsim, varbūt viņš neko nepamanīs. Ar viņa zivi kaut kas nav kārtībā. Varbūt problēma ir tāda, ka tā zivs ir beigta. Tu esi pilnīgs idiots, Foma! Jebkurš var pieļaut kļūdas. Jā, var, ja ir stulbs. Varbūt tā nav pavisam beigta. Nav beigta. Tā ir uzvārīta. Ko saimnieks teiks, kad ieraudzīs, ko tu esi izdarījis ar viņam mīļo mājdzīvnieku? Tā, labi. Mēs ar Fomu sakopsim dzīvokli, bet tu, Igor, iesi un nopirksi jaunu teikanu. Un zelta zivtiņu. Cik maksā zelta zivtiņa? Kā es to varu zināt? Še, ņem visu un pasteidzies, mums ir maz laika. Nu, vismaz varēja būt sliktāk. Tiešām, Foma? No tādu attieksmi nē. Maksim, man vajag zelta zivtiņu, ātri! Igor, kā tev iet? Negribi apsēsties? Man nav laika! Gribi padzerties? Nē, es gribu zelta zivtiņu, tā ir ārkārtas situācija. Tu gribi zivtiņu? Man ir tikai viena zelta zivtiņa. Pančito, mans personīgais mājdzīvnieks. Es tev došu 50 latus. Es nevaru viņu pārdot, viņš ir gluži kā ģimenes loceklis. 75. Pārdots. Šitais štruns maksāja 80 latus? Manā laikā bija lētāk. Man liekas, ka šinī laikā būs lētāk. Tu to dzirdi? Saimnieks ir klāt. Jā, ļoti skaisti, Foma. Būs gluži kā pie prezidenta. Vai, labdien? Nu, labdien! Kafiju gribiet? Nē! Nu, labi, es jau tikai piedāvāju. Viņš pamanīs atšķirību. Es to vienkārši zinu. Beidz, nav nekādas iespējas, ka viņš kaut ko varētu pamanīt. Ko jūs izdarījāt ar manu zelta zivtiņu? Nomainījām uz LMT. Skatieties! Man izskatās, ka viss ir kārtībā. Jā, to es redzu, bet, kad es no rīta pamodos, tā zivs bija beigta.